Ar neviltotu interesi gan īpaši aicinātie viesi, gan nejaušie garām gājēji vēroja latviešu dizaineru modes skati, kas oficiāli iezīmēja dizaina mēneša sākšanos. Daudziem par pārsteigumu izrādījās, ka pašmāju mākslinieki spēja apģērbt gan bērnus, gan pieaugušos, turklāt no galvas līdz kājām. Un ne tikai to. Līdz pat novembra beigām blakus importētajiem labumiem universāla veikalā Stockmann būs iegādājams 30 latviešu dizaineru veikums. Dizaina mēnesis Stockmannā ir faktiski tāds ģenerāla mēģinājums, vai Latvijas dizaineri var saražot tik daudz, cik ir nepieciešams vienam normālam lielveikalam. Pagājušā gadā pierādījās, ka mazliet vēl tā kā klibo, ka nevar paspēt, veikt vēl pasūtījumu un kaut kas nenotiek. Šogad, pirmkārt jau pierādījums tam, ka mēs varam, ir tas, ka Stockmanns turpināja šo projektu, jo tas nebija 100% teikts. Un patiesībā, ja šogad arī tas labi aizies, ir ļoti liels cerības, ka vismaz kaut kāda no šiem brendiem var palikt uz pastāvīgu tirzniecību Stockmannā. Ekonomiskās grūtības gan nav slāpējušas radošo garu, un šogad radušies daudz jaunu perspektīvu latviešu zīmolu. Tāpēc arī dizaina mēneša piedāvājums ir īpaši spilgts un pārsteigumiem bagāts. Ar sajūsmas spiedzieniem uz modes skatu smēles tika sagaidīti modes mākslinieki Bruno Birmanis un Natālija Jansone, kas demonstrēja jaunā zīmola brūnī krēklus. Es domāju, ka vienkārši tikai jāgrib. Tagad ir tas laiks, kad var sākt visādas jaunas lietas un ja tā precīzi domā, ka vismaz brūnītas izdosies. Brūnī krēkli pārdošanā būs ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Mazliet citādi ir piemēram ar sofas zābakiem. Ne jau visiem ir jābūt rūpnieciski ražotiem, jo tieši mūsu zīmolam būtisks ir šis te roku pievienotā vērtība, roku darba, jo savukārt citi zīmoli, kuri jau ražo un kuriem arī ļoti daudz kas notiek un iet uz priekšu. Un patiesībā, man liekas, ka Latvijas sabiedrība pat nezina to, cik zīmoli ir aktīvi. Tām, lai latviešu dizaineru darbi veikalu plauktos būtu atrodami ne tikai mēnesi, bet ilgāk, šobrīd visa durvis ir vaļā. Un tikai pašu mākslinieku rokās ir saprast, kādi ir viņu mērķi, lai izvēlētos pareizo ceļu, kā tos sasniegt.